Nu, dāmas un kungi, jā, var sakot, agrāk cilvēks ieejot mežā baidījās no tā, ka viņš apmaldīsies, jā. Tagad cilvēks ieiet mežā un baidās, kad ne viņš baraviku vai gaileni atradīs pirmo, bet uzies lāci, jā. Zin, vēl agrāk tāds teiciens bija, kad ierēģņu vairāk nekā lāču. Uz doto brīdi, jā, lāči, bļaļ, sāk uzņemt virsrogu, jā, bļaļ, drīz lāču būs vairāk nekā ierēģņu, jā. Ieeju sociālajos tīklos, jā, tur pa pilsētu skraida lācis, jā, atveru otro video vaļā, bļaļ, tur lācis jau pa ciematu skraida, jā. Atveru trešo video, tur lācis pa privātmāju rajonu pastaigājas, jā, jopt vai umaļ, attiecīgās iestādes, jā, es nesaprotu, nu, kas ar šito jautājumu, jā, mēs risināsim vai nerisināsim ar to lāču populāciju, jo iedomājamies situācijā, tagad tu privātmāju rajonā, es izvedu savu bērnu, jā, smilškastē paspēlēties, pats tu skaties aiz logi, jā, priecājies pa bērnu, jā, bērns priecājās pa smilškastu un pēkšņi lācis skrien garām, zin kā, jā. Un es esmu 90% pārliecināts, ka tas lācis tā vienkārši garām nepaskries, jo ar kādu mērķi tad viņš ir ieradies tai pilsētā, bļaļ, nu ne jau pusmaratonu, jā, noskriet, bet piepildīt savu kuņģi, jā, jo, nu kurš tad sevis cienīgs lācis skries uz pilsētu, ja viņam mešs ir iedevis visu vajadzīgo, jā. Nu, neviens lācis neskries tāpat vien uz pilsētu, jā, respektīvi, nu, viņam trubas deg, jā, bļaļ, tāpat kā man, jā, tāpat kā jebkuram normālam bumbierim, jā. Lācim parīt vajag, viņam paēst vajag, zin kā, jā, un ja viņš ir uzdrīkstējies atskriet uz pilsētu, viņš uzdrīkstēsies arī jebkuram pretīm ejošajam uzlikt virsū, bļaļ, un galvu nokost. Jā, es atvičāju jums. Un ko tad mēs gaidam jautājums? Mēs gaidam to pirmo letālo gadījumu, jā, nu, bļaļ, kurš par to atbildēs? Nu, kādu jau piesauks pie atbildības, bet to dzīvību jau tu neatgriezīs pēc tam. Līdz ar to, jā, es personīgi, jā, saka, nu, lācis nedrīkst atrasties, jā, pilsētu vidē. Lāci vajag izolēt no pilsētas, jā. Es negribu lāci savā pilsētā. Tad ir nākamais moments, jā, es saprotu, tur, jā, nu, lapsas, jā, lapsa, viņa kontrolē tur trušu populāciju, tur zaķu populāciju, kaut kādu caunu populāciju, viss kārtībā. Lapsa populācija savukārt kontrolē vilki, jā, un vēl kaut kādu tam līdzīgi dzīvnieki, jā. Savukārt vilku populāciju, nu, kontrolē mednieki, jā, jo, nu, vilku ir daudz, jā. Kas kontrolēs lāci, jā, bļaļ, nu, kuru lācis, kas lāci var nomušīt, jā, izņemot cilvēku, jā. Nu, kaut kāds vilku bārs varbūt var viņam uzskriet virsū un saplosīt, jā, bet nu, pa lielam, jā, lāci neviens piebeigt nevar, respektīvi, jā. Un kādu tad labumu lācis Latvijai dos, nākamais jautājums? Izņemot izpostītus, jā, kaut kādas bišu stropus, jā, vairāk neko lācis nedos Latvijai. Un tagad, jā, nākamais moments ir jāskraidīt pa pilsētu, bļaļ, un meklēt nākamo ēsmu, jā. Es uzskatu, jā, kad žurnāls Medības varētu man piekrist, kad lāču populācija ir jāsāk kontrolēt. Un jo ātrāk, jo labāk, kamēr kādam čerdaks jau nav nokosts, jā. Un tā būs ziepes, jā, jo nu, Latvijā mums ir pieņemts, jā, tāda unikāla metode, jā, bļaļ, zini, sabrūk tilts, jā. Mēs analizējam, jā, zini, uz ielām bēdres, jā, nu mēs skatāmies, mēs risinām, jā, zini, bļaļ, lācis nokoš galvu, jā, cilvēkam, jā, nu mēs monitorējam, zini, bļaļ, jā, un, nu tas ir normāli, jā, nu tā neies krastā, jā, es jau agrāk teicu, neies tā, tāpat kā tam pensijām, jā, un tam vidējām algām valstī, jā. Respektīvi, es neesmu personīgi pret to, lai lāci brutāli nogalinātu uzreiz, jā. Lai lācis dara savas lāču lietas, lai viņš ēd ogas, lai viņš ēd sēnes, bet ne jau pilsētā, jā. Lācim ir mežs, jā, lācim ir jādzīvo mežā. Līdz ar to žurnāls Medības, jā, es dotu zaļo gaismu personīgi no savas puses, jā. Es nesaku obligāti, ka tur ar kaujas patronām uzreiz jāiet visu, bet, nu, jāsaka kaut kādām iemidzināšanas ampulām, jā, un jāierāda, lācim ir sava vieta. Kaut kā tā, es domāju, ka daļa tautas man piekritīs, jā. Visiem jauku dienu. Čau!